54 cilvēku veikalā mirst zem betona blokiem. No augšas labi redzama ēkas vājā vieta. Nekādas nesaistes vai neatradām problēmas savos rasējumos. And most likely it's not one thing which caused it. Teorētiski var būt vairāki iemesli. Mēs skatījāmies, un tajā brīdī mēs neviens nevarējām saprast, kā tas ir noticis. Policija sāk izmeklēšanu. Ir jāveic objektīva visu izņemto materiālu izpēti, un to var ekspertīzē izdarīt. Gadu pēc notikuma nav skaidri iemesli un nav izvirzītas apsūdzības. Neviens no iesaistītajiem nav gatavs pats atzīties likuma pārkāpumos. Par sabrukušās ēkas zīmēšanu, celšanu un būvniecības kontroli atbildēja virkne speciālistu. Latvijas televīzija izmeklē viņu atbildību par lielāko traģēdiju Latvijā kopš neatkarības atjaunošanas. Uz šādām metāla konstrukcijām, būvnieku valodā sauktām par kopnēm, gulēja Maksimas veikala jumts. Sākumā tās bija uzprojektētas viengabalainas no balsta līdz balstam, taču beigās tika izgatavotas divdaļīgas un saskrūvētas kopā ar skrūvēm. Tieši savienojuma vieta bija tā, kas lūza, un tad viss, kas atradās uz jumta, betona paneļi, bruģis, zeme, krita pircējiem uz galvām. Kopnis krita kā domino kauliņi. Pēc negadījuma arhitekti un celtnieki ātri meklēja kļūdas. Drupās viņi netika, bet kļūdas atrada projektos. Iesaistīto nolīgtie eksperti dažās dienās secināja, metāla konstrukcijām bija lēmts sabrukt. Viņu uzmanību piesaistīja jau pretrunīgas jumta slodzes. Būvkonstrukcija daļas pirmajā lapā minēta slodze 2 tonnas uz zaļā jumta kvadrātmetra, tālākajās lapās jau ievērojami mazāk, nepilna pusotra. Projekta autori iesniedz 3. slodžu variantu 907 kg uz kvadrātmetru, ka kopnē jātur. Veic rēķinus, un rēķinu rezultāti nebija iepriecinoši. Celmiņa aprēķini rādīja, skrūvju savienojumi metāla konstrukciju vidū nebija pietiekami stipri. 4 no 10 apakšējā mezgla skrūvēm bijušas pārslogotas pat pie zemākās slodzes. Arī būvinženieru konsultāciju birojas nonāca pie līdzīga secinājuma. Mezgla nespēja bija, tā kā mēs rakstījām, vairāk kā 3 reizes neatbild normatīvu prasībām. Precīzi mēs neminām tāpēc, ka arī slodzes faktiski šī jumtā mainījās gandrīz 2 reizes. Kurš tad šādu risinājumu radīja? Objektu Priedēnas ielā 20 izvēlējās celt Nīderlandē bāzētās Homburg grupas uzņēmums. Aiz tā stāv apmēram 800 investori un kompānijas dibinātājs ir Ričards Homburgs. Viņa devīze skan: tikai ambiciozi mērķi var nest ambiciozus rezultātus. Projektēt veikalu un dzīvojamo māju Zolitūdē Homburg pasūtīja arhitektu firmai Kups. Ģimenes uzņēmums dibināts 91. gadā un tā kontā ir daudzas sabiedriskas būves. Zolitūdas projekta vadītājs bija arhitekts Andris Kalīnka. Kups pats uzņēmās projekta arhitektūras daļu, bet būvkonstrukcijas zīmēt nodeva tālāk HND grupai. HND grupas īpašnieks Ivars Sergets arī kļuva par projekta būvkonstrukciju daļas autoru. Pirmajā piegājienā Sergets bija uzzīmējis nedalītas 16 metrus garas kopnes. Tās redzamas arī rasējumos. Kā sabiedriskai būvei projektam bija jāiziet cauri arī ekspertu sietām. Būvkonstrukcijas Sergets lūdza pārbaudīt Andrim Gulbim. Viņš ir nozarē zināms būvkonstruktors un abi sastrādājušies jau iepriekš. Uz vienīgās pieejamās ekspertīzes lapas minēts, ko Sergets Gulbim pārbaudēja iesniedzis. Cita starpā minētas arī kopņu piepūles. Pēc jūsu aprēķiniem sanāk, ka tā vienlaidus kopne, ka tā būtu turējusi visu to svaru, ko jūs ekspertējāt. Tur sarežģīt, lai to tā, ka, jā, principā, jā, bet es viņu ekspertējis neesmu tā kā to kopu.
Bet tad jūs pat arī to vienlaidus kopni tā kā neskatījāties, vai viņa turēs? Tur ir detaļas, ko es nevaru izkomentēt. Tas nav tā kā, vai tā var pateikt, tad pēc tam katrs tulko kā grib. Slēdzienā eksperts nekādas īpašas piezīmes neveica un būvprojektu rekomendēja apstiprināšanai. Tobrīd, 2010. gadā, neviens normatīvs nepaskaidroja, kādai ekspertīzei jāizskatās. Tādu to uz vienas lapas kopā ar tehnisko projektu arī iesniedza šajā ēkā Rīgas pilsētas būvvaldē. Vairāk iesaistīties stāsta, ka tobrīd kopnes vēl nebija sadalītas, bet pilnīgi droši par to mēs nevaram būt, jo iesniegtajos dokumentos tās ir